Mans Dievs, es tevi slavēšu, kamēr dzīvošu. Es dziedāšu tavam vārdam, kamēr vēl še būšu, jo nāve ir aprīt uzvarā. Kur nāve tava uzvara, kur elle tavs dzelonis? Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Kristus ir augšām cēlies, aleluja! Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem? Tas kungs patiesi augšām cēlies. Nebīsties, saka tas kungs, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzi, es esmu dzīvs. Mūžu mūžam, un man ir nāves un elles atslēgas. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Dieva vārds mums saka, ka svētīgs ir tas cilvēks, kam viņa pārkāpumi piedoti, kam grēki ir apklāti. Lai šajā lieldienu rītā mēs zemojamies Dievu priekšā savā grēksūdzes lūgšanā. Lūgsim! Visspēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es tevi lūdzu, tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgtot ciešanu un nāves dēļ, žēlo laipnīgi mani, nabaga grēcinieku. Piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Ja nu šī ir patiesa jūsu grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet sacīdami jā. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs, Jēzu Kristu apžēlojas par jums. Kristus dēļ piedod visus jūsu pārkāpumus un dod jums žēlastību, kā atgriežaties un iemantojat mūžīgo dzīvību. Āmen! Gods Dievam augstībā! Tas kungs ar jums. Lūgsim Dievu. Visspēcīgais mūžīgais Dievs, ar sava dēla augšām celšanos tu esi devis uzvaru pār grēku un nāvi, un dzīvību un nemirstību esi vedis gaismā. Mēs tevi lūdzam, palīdz mums, ka varam dzīvot tavā taisnībā un nenoziedzībā,
un augšām celšanās cerībā pastāvēt līdz galam, līdz iemantojam mūžīgo dzīvību. To lūdzam caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Apsēdīsimies, lūdzu. Halleluja, halleluja.
Dārgie, mēs uzklausīsim Lieldienu rītā svēto rakstu lasījumus, kurus mums lasīs Aija un Andris. Pirmais lasījums no Jesajas grāmatas, 65. nodaļas, no 17. panta. Jo redzi, es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā. Bet priecājieties un liksmojiet vienmēr par to, ko es radu, jo redzi, es pārradīšu Jeruzalemi priekam un tās tautu līksmībai. Un es pats priecāšos par Jeruzalemi un līksmošu par savu tautu. Tur vairs nedzirdēs raudāšanu, nec sāpju kliedzienus. Tur nebūs nec zīdaiņa, kas tikai nedaudz dienu dzīvo, nec arī sirmgalvja, kas neizdzīvo līdz galam savas mūža dienas. Kā pats jaunākais mirst tas, kas vismaz 100 gadu vecumā, un kādu tikai ap 100 gadu vecu mirušo uzskatīs par lāsta skartu grēcinieku. Kad viņi uzcels namus, tad viņi tur arī dzīvos. Kad viņi stādīs vīna dārzus, tad viņi arī ēdīs to augļus. Viņi necels namu, lai citi tur dzīvotu. Viņi nedēstīs vīna dārzus, lai citi ēstu to augļus. Bet kā koku mūžs ir arī manas tautas mūžs, un mani izredzētie izmantos paši to, ko viņu rokas veikušas. Viņi nedarbosies un nepūlēsies velti, nedz arī dzemdēs bērnus agrai nāvei, jo viņi ir tā kunga svētīto dzimums, un viņu pēcnācēji viņiem paliks. Un notiks, pirms viņi sauc, es viņiem jau atbildēšu, un kamēr viņi vēl runā, es viņus jau uzklausīšu. Vilki un jēri ies kopā ganos, un lauva ēdīs salmus kā vērsis, bet čūskas barība būs pīšļi. Tie nedarīs vairs nec ļauna, nec posta visā manā svētajā kalnā, saka tas kungs, tā kunga vārds. Otrais lasījums no Pāvela 1. vēstules korintiešiem no 15. nodaļas, no 16. līdz 26. pantam. 19. līdz 26. pantam. Ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet Kristus ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem. Jo kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšām celšanās. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti. Bet ik viens savā kārtā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Un tad nāk gals, kad viņš nodot valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku. Jo viņam vajag valdīt tiekams viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām, kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināts nāve. Tā kunga vārds.
Dārgie, žēlastība un miers, lai jums ir no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Ieklausīsimies lasījumā no Lūkas evaņģēlija 24. nodaļas, kur mēs lasām Lieldienu rīta stāstu. Nedēļas pirmajā dienā pašā rīta agrumā viņas atnāca pie kapa, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. Iegājuši iekšā, tās kunga Jēzus miesas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzi, tām blakus nostājās divi vīri spoži mirdzošās drānās. Tās izbailēs zemu noliec galvas, bet viņi tam sacīja: ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit viņa nav. Viņš ir augšām cēlies. Atcerieties, ko viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā. Cilvēka dēlam jātiek nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam, un 3. dienā jāceļas no mirušajiem. Un tās atcerējās viņa vārdus. Atgriezušās no kapa, viņas visu pastāstīja tiem 11 un arī pārējiem. Tās bija Marija Magdalēna un Joanna un Marija, Jēkaba māte, un vēl citas ar tām, kas pastāstīja to apustuļiem. Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņām neticēja. Amen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies par šo agro rīta stundu, kurā mēs varam sanākt kopā ap Tavu vārdu, ap Tevi pašu, ap Tavas augšām celšanās brīnumu, un ļauj, ka Tavs mūžam patiesais un dzīvu darošais vārds ienāk arī mūsos. Un mūsu dvēseles, gars, un mēs paši tiekam augšām celti. Kungs, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībai, jo Tavs vārds bija, ir un notiek pie mums kā šī mūžīgā patiesība un dzīvība. Amen. Apsēdieties, lūdzu. Dārgie, Kristus ir augšām cēlies. Patiesi viņš ir augšām cēlies. Dārgie, sirsnīgi sveicu jūs šajā Lieldienu rītā. Prieks redzēt tos, kas ir pārvarējuši nakts tumsu, lai varētu piedzīvot rītu, savādāku rītu dievnamā. Un arī mums šodien manis lasītais svēto rakstu teksts no šajā gadā no Lūkas evaņģēlija par tukšo kapu, tas ir kā tāds, gribētos teikt, malks svaiga gaisa pēc gaveņa laika, vai ne? Mēs esam piedzīvojuši daudz un dažādas pārdomas šajā gaveņa laikā, domājot par Kristus ciešanām, par šo viņa misiju, kuru viņš veica arī mūsu dēļ. Esam izgājuši cauri šīs nedēļas no tādai, varētu teikt, nāves uzvaras gājienam, lai būtu svētdienas rītā dievnamā un varētu piedzīvot, ka nāvei nav pēdējais vārds. Un šis notikums, Kristus augšām celšanās, jā, tas ir pētīts un apspriests, ķidāts un analizēts, un mēģināts pierādīt dažādākajās teorijās, kas tur toreiz notika. Un mēs varam raudzīties uz lieldienām kā uz tādu no vienas puses manipulējumu ar nāvi, kur dzīvība sadurās ar šo nāvi un beigās tā uzvar. Un tomēr mēs līdz galam nespēsim pateikt, kādā veidā šis kaps Lieldienu rītā ir tukšs. Jā, un patiesi jāsaka, ka ar mūsu to vismīļāko
un visur klātesošo veselo racionālo prātu mēs nekādi nevaram izskaidrot un dabūt to pareizo formulu Kristus augšām celšanās notikumam. Un tur arī nederēs kādas loģikas premises, kas saka, ja notiek šādi, tad būs arī šāds iznākums. Augšām celšanās patiesībā runā uz mūsu būtības dziļākajiem slāņiem, kur mēs šo pasauli tveram ne tikai ar prātu, bet ar tām visām mūsu maņām, kuras Dievs mums ir dāvājis. Un Lieldienas patiešām ir mistērija, kas pārveido ikvienu, kas tās piedzīvo. Un es ceru, ka arī mūs šajā rītā. Jāņa evaņģēlijā Kristus saka vēl pirms sava ciešanu ceļa tādus lielus vārdus. Viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un tad viņš turpina, kas man tic, tas nemirst nemūžam. To viņš saka toreiz mācekļiem, vēl dodamies savā misijas gājienā. Un mācekļi daudz vārdu ir dzirdējuši no Kristus. Mācekļi ir dzirdējuši, ka Kristus sevi salīdzina ar durvīm, ar gaismu, ar maizi, ar ceļu un patiesību. Un iespējams, toreiz mācekļiem tas ir kārtējais Kristus tāds abstraktais salīdzinājums, kas vēlāk var būt, noderēs. Bet tur Lieldienu rītā, tad, kad tās sievietes ir bijušas pie kapa, lai dotos izrādīt vēl pēdējo cieņu, kaps ir tukšs, un tad, kad viņas ierauga arī tos eņģeļus, kas ir kā rīta vēstneši un saka, Kristus ir augšām cēlies. Viņas dodās atpakaļ pie mācekļiem, kuri Kristus vārdus 3 gadu garumā ir klausījušies. Un mēs lasām Lūkas evaņģēliju šajā lasījumā, un viņiem tas likās kā blēņas. Šie sievu izsacītie vārdi likās kā blēņas, un viņi tiem neticēja. Un liekas arī tie Kristus sacītie vārdi tur kādu laiku atpakaļ, kur viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība, arī tie viņam ir paskrējuši garām ausīm. Jā, šīs dienas, šī rīta jautājums ir ne tik daudz par to kapu, kas ir tukšs, jo tas ir fakts. Bet jautājums ir par mānu attieksmi, piedzīvojot Lieldienu rītu. Jautājums ir, vai tu tam tici, ka kaps ir tukšs, ka Kristus ir augšām cēlies, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība? Ja mēs patiesībā līdz galam nespējam satvert arī tos Kristus sacītos vārdus, kas saka, ka viņš ir šī dzīvība un augšām celšanās. Bet mēs esam mērojuši šo ceļu uz dievnamu. Kaut kādu iekšēju sajūtu vadīti mēs esam uzlikuši modinātāju šajā rītā, lai cik agri tas arī būtu. Kāds ir cēlies 4, kāds ir varbūt ātrāk, kāds ir vēlāk, kāds varbūt vispār nav aizgājis gulēt, gaidot šo rītu. Vismaz kādu cilvēku es to varētu iedomāties šajā rītā. Ja šī iekšējā sajūta mūs ir vadījusi šeit, ja mēs absolūti nespētu iedomāties Lieldienu patiesumu, noteikti mēs šeit nebūtu. Ja, vai mēs tam tā līdz galam noticam? Vai šis stāsts ir
palicis kā stāsts arī mums 2025. gadā. Kur mēs pieminam kādus teiksmainus notikumus. No Kristus dzīves mēs daudz ko mācāmies un esam mācījušies. Kā tādu mītu mēs Kristus dzīvi varbūt uzskatām. Mītiski ir viņa ienākšana šajā pasaulē Ziemassvētkos, un tikpat mītiska un mistiska ir viņa nāve un augšām celšanās, vēl pēc kāda laika debesu braukšana. Jā, ticība augšām celšanai. Tas ir jautājums pēc mana prāta un manas sirds tādas sadarbības. Apostols Pāvils Andra lasītajā tekstā, viņš tā ļoti nopietni uzdod jautājumu vai vēršās pie saviem klausītājiem un saka: Dargie draugi, ja jūs savu cerību, savu padomu tikai vienīgi šajā dzīvē liekat uz Kristu, tad jūs esat visnožēlojamākie cilvēki. Ja jūs to augšām celšanos izslēdzat no Kristus dzīves, tad patiesībā tas nedara nekam. Tāda morāla dzīve, kas beigās tevi pievils. Tur tas kritiens nebūs tālu jāmeklē. Augšām celšanās, kas ir daudz vairāk kā tikai kāds fizioloģijas un anatomijas process, kas notiek tādā pārveidotā miesā, mēs pat lasām. Augšām celšanās kā tāds arī filozofisks jēdziens kādiem cilvēkiem, mēģinot tā filozofiski paraudzīties, ko tad tas varētu simboliski nozīmēt, vai ne? Apcerēt tādas augšām celšanās mūsu dzīvēs. Bet Kristus, kas saliek šo augšām celšanos gan filozofiski, gan fizioloģiski, un saka, šeit es esmu. Nāve ir aprīt uzvarā. Tas kaps, kur tā nāve ir svinējusi uzvaru, tas ir tukšs. Un Lieldienas runā par to, ka ja kaps ir tukšs, tad arī tas, ko Kristus ir sacījis un mācījis, ko viņš ir mēģinājis novest tiem cilvēkiem, kas ir klausījušies, ka tas ir ar segumu. Ka Kristus savas kalpošanas sākumā saka, debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Ja kaps ir tukšs, tad tā valstība patiešām ir klāt. Un visi tie lielie Kristus vārdi, tie patiešām ir ar segumu. Jāņa atklāsmes grāmata saka, atsaucoties uz Kristu, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzu, es esmu dzīves mūžu mūžam, un man ir šīs nāves un elles atslēgas. Un Dieva būtība ir būt dzīvam. Un kā svētajos rakstos mēs lasām, Dieva godību redzēdam kā spogulī. Topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu.
Un ja reiz tas jautājums par šo tukšā kapa piedzīvojumu joprojām ir atvērts ar jautājumu, vai tu tam tici? Tad kāda būtu mūsu atbilde šorīt? Jā, vai labāk nebūtu dzirdēt šos Kristus sakāmos vārdus, ka viņš saka, ka es esmu dzīvība. Un tikai. Kas ir bez tās augšām celšanās, jo tā augšām celšanās vienmēr nes līdzi to otru pusi. Vieglāk būtu ticēt, ka Kristus ir dzīvība. Tā dzīvība, kas ir bez limitiem un pieejama arī man, tev un mūžīgi mūžam. Jo tad, kad Jēzus saka to turpinājumu, ka viņš ir arī šī augšām celšanās, tas runā par to nepatīkamo sastāvdaļu. To, ko nes sev līdzi arī lielā piekdiena. Tad, kad ir piedzīvota nāve. Un šis apstākļus nekad nav patīkams. Tā nes sev līdzi ciešanas un sāpes, atstumtību un absolūtās kontrolas pazaudēšanu. Bet tikai un vienīgi tad Jēzus parādās kā augšām celšanās un dzīvība, kad ir piedzīvot arī lielā piekdiena. Ja mēs patiesi saprastu, kāds ir augšām celšanās potenciāls, tad nebūtu tik daudz cilvēku, kuri spītīgi atsakās pieņemt šo nāves faktu un patiesībā staigājot apkārt kā tādi dzīvi miroņi. Ja, dārgie, lieldienas uz mums runā vairākos līmeņos. Un pāri visam ir šis mūžības aspekts, kas mums atklāja šo Dieva nodomu. Šodien šeit pie mums, kamēr mums ir šis žēlastības laiks, un tas turpināsies arī tad, kad mēs kāpsim pāri nāves slieksnim. Dzīvība pēc nāves. Ja ne tikai tas tukšais kaps, bet tā mana ticība tam, arī tai manai dzīvībai. Tas ir tas jautājums, vai es arī tam ticu? Kristū ir augšām celšanās, un uz viņa ticību liekot, mums ir mūžīgā dzīvība. Kristus nav tāds fenomens, kas notiek un reiz ir bijis un kā tāds ir iegājis vēstures anālēs. Kristus augšām celšanās nāk pie katra no mums un saka, arī tev šī dzīvība ir piedzīvojama. Un tāpēc šis kaps ir tukšs. Nevis, lai parādītu, ka Kristus to var, bet lai parādītu, ka tev arī tas ir vajadzīgs un piedzīvojams. Un šo lieldienu augšām celšanos un dzīvību, tādu dzīvības atgūšanu, mēs varam tvert arī savā ikdienā. Piedzīvojot šo savu ierobežoto laiku un telpu, ko saucam par savu dzīvi. Šī augšām celšanās mums no Dieva tiek dota katru dienu. Tad, kad mēs to nakti esam pavadījuši mierā. Un nāk jauna žēlastības diena, kur katru dienu patiesībā Kristus mums saka šos atkal vārdus, kam vajadzētu ieskanēties un novibrēt mūsu visā būtībā.
Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un, protams, no mums katra būs atkarīgs, vai šos Kristus vārdus gribu piedzīvot savā dzīvē vai nē. Vai es tam ticu? Jā, lai Dievs dod, ka mēs sastopam mūsu glābēju un pestītāju, kā šo augšām celšanos un dzīvību savā dzīvē, savā šodienā un katrā nākamajā dienā, kuru Dievs mums savā žēlastībā atvēlēs. Un arī tad, kad mēs kāpsim pāri arī savam nāves slieksnim. Dargie, šodien patiesi ir vērts priecāties. Vērts savu pateicību uz debesīm raidīt. Lai mums priecīgi šī diena un šie svētki. Āmen. Šajā brīdī mēs piecelsimies. Mūsu dziesmu lapiņās ir atrodama nīkais ticības apliecība, ar kuru mēs esam aicināti apliecināt savu kristīgo ticību, kā allaž lielajos baznīcas svētkos, un visi kopā tā mēs sacīsim. Mēs ticam uz vienu Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāju. Un uz vienu kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas un tappa cilvēks, par mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā augšām cēlies saskaņā ar rakstiem, uzkāpis debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala, un uz svēto garu, kungu un dzīvu darītāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājas caur praviešiem, un uz vienu svētu, katolisku un apustulisku baznīcu mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen. Apsēdīsimies un dosim vārdu korim.
Mēs sakām paldies korim un Indrai par šādu svētku noskaņas radīšanu šajā rītā. Paldies arī mūsu brašajiem karognesējiem, kas arī mūsu acīm deva kaut kur piesieties un nedaudz savādāks rīts, vai ne? Dargie, pirms mēs nākam lūgšanā Dievu priekšā, aicināšu jūs pēc šī dievkalpojuma nemukt mājās vēl un nedoties varbūt pie savu brokastu galda, bet mums ir sarūpēts brokasts arī draudzes namā. Tā kā visi esat mīļi aicināti pēc dievkalpojuma doties uz draudzes namu, lai kopīgi mēs varētu baudīt arī svētku brokastis. Bet šajā brīdī tad piecelsimies kājās. Un lūksim Dievu ar litānijas lūkšanu. Un jūs, draudz, esat aicināti atbildēt ar vārdiem: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies un Kungs apžēlojies. Pēc katras litānijas lūkšanas. Ar ticīgām sirdīm mēs piesaucam Tevi, trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Mēs saucam uz Tevi: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Par dzīvā Dieva baznīcu, lai tā šajā pasaulē nes dievišķās žēlastības bagātību, mēs Tevi lūdzam: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Par visiem, kas apliecina Dieva mīlestību un kalpo Tev, mēs Tevi lūdzam: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Par tiem, kas cieš un tiek vajāti, un kas atsakās no labumiem Tavas valstības dēļ, mēs Tevi lūdzam: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Par tiem, kas ilgojas pēc Tavas dievišķās žēlastības un atsaucas Tavam aicinājumam, mēs Tevi lūdzam: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Par visiem, kas ir saistīti cilvēciskā vājumā, virspusībā un maldos, mēs Tevi lūdzam: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Par tiem, kas naidā, nenovīdībā un atriebības varā, mēs Tevi lūdzam: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Par visiem, kas kalpo cietējiem un grūtsirdīgajiem, kas noliecas pie pasaules atstumtajiem, mēs Tevi lūdzam: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Par tiem, kas ir nākuši pie Tevis un meklē Tavu tukšo kapu, kas Tavu klātbūtni šajā dievkalpojumā arī piedzīvo, mēs Tevi lūdzam: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Par visiem mums, kas mēs ar vien saņemam no Tevis žēlastību un vēlreiz žēlastību un mūsu grēku piedošanu, mēs Tevi lūdzam: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Par visiem aizmigušajiem mūsu Kungā, lai tie atdusas mierā, un par visiem dzīvajiem mēs Tevi lūdzam: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Mēs, Kungs, novēlam sevi Tev ar visu, kas mums pieder, ar visu, ko Tu mums esi darījis un ko Tu esi pie mums iesācis,
to arī pabeidz. Ar visu, ko tu esi mums dāvājis no savas žēlastības, lai tev gods un slava mūžīgi mūžos. Āmen. Dārgie un Dievmiers, kas ir daudz augstāks nekā mūsu cilvēku prāts un saprašana, lai pasargā jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu. Āmen. Šis ir brīdis, kurā mēs varam tā viens pret otru pagriezušies sveicināt cits citu ar mieru sveicienu. Miers ar jums, dārgie! Augšām cēlies varenais, nāc un slavē pielūdz to, mūsu augšām cēlušo, nāve, kur tavs dzelonis, nāve aprīda uzvarā, mans kungs ir mūžam dzīvs. Jēzus, tu esi kungs. Tev vienam dziedāšu. Visu mūžu slavēšu. Brīnišķīgs esi tu. Tev vienam sekošu. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai piepildās. Slava, slava glābējam. Lauva no jūras cilts. Tavam vārdam sekojam. Dzīvosim mēs uzvarā. Tava vārda spēkā. Jēzu, tu esi kungs. Tev vienam dziedāšu. Visu mūžu slavēšu. Brīnišķīgs esi tu. Tev vienam sekošu. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai piepildās. Slava, slava glābējam. Āmen, halleluja. Āmen, halleluja. Āmen, halleluja. Āmen, halleluja.
Tas kungs ar jums. Paceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam, mūsu Kungam. Tiešām tā ir labi, un tā piederas un ir svētīgi, ka Tev visspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, visos laikos un visās vietās, bet it īpaši šodien ar gavilēm pateicam, jo Kristus kā mūsu lieldienu jērs ir ticis upurēts. Viņš tiešām būdams jērs, kas nes pasaules grēkus, caur savu nāvi ir iznīcinājis mūsu nāvi un caur savu augšām celšanos atjaunojis dzīvību. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību, dziedādami. Mēs Tevi piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs. Nāc un svētī svēto mīlestību visiem, kas te pie Tava galda sapulcēti. No šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers. Un tā visi saņems Tava dēla miesu un asinis pēc viņa paša apsolījuma. Amen. Mūsu Kungs, Jēzus Kristus, tanī naktī, kad tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā. Šīs biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums, un par daudziem top izlietas grēku piedošanai. Cikārt jūs no tā dzerat, to dariet mani pieminēdami. Un Kristus vārdā mēs lūgsim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Ticības noslēpums. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos tiekams viņš nāk. Tā kunga miers, lai ir un paliek ar jums visiem. Amen. Oh
Kumbaya balon, kumbaya, kumbaya balon, kumbaya, kumbaya balon, kumbaya, my Lord, kumbaya.
Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs. Aleluja! Izlai pār mums tavas mīlestības garu un dod mums, kurus tu esi piepildījis ar lieldienas sakramentu, svētu vienību ar tevi un tavu mīļo dēlu, kas līdz ar tevi dzīvo un valda mūžīgi. Dievs tas kungs, lai jūs svētī un lai jūs pasargā. Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār jums un ir jums žēlīgs. Kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz jums un dod jums savu mieru. Amen.